tuvojas vasaras svētki, beidzot ir iestājies pavasars, ārā spīd saulīti, un man gribas uzcept kaut ko ļoti krāsainu, smaržīgu un garšīgu. Manas mīļākās ogas ir zemenes, tāpēc šodien cepšu zemeņu kūku. Kā kūkas pamats būs biskvīts, kas cepts no lauku olām. Biskvītu uzcept ir pavisam vienkārši. Ir nepieciešams 4 olas, un tik cik olas mēs ņemam cukuru un miltu ēdamkarotes. Lielākā bļodā lieku olu baltumu un mazajā dzeltenumus. Cepot biskvītu ļoti svarīgi ir, lai pie olu baltuma neiekļūtu neviens kripatiņš dzeltenumu, jo tad olu baltums nesaputosies tik labi, cik vajadzētu. Un tagad ņem cukuru. Un lieku 4 ēdamkarotes pie olu baltuma. Un tagad putoju olu baltumu stingrās putās. Tā, lai saputotais olu baltums no bļodiņas apgāžot, viņš netecētu ārā. Izskatās, ka olbaltums ir labi saputots, nekrīt ārā no bļodas. Un tagad ar tām pašām olbaltuma lāpstiņām saputoju arī nedaudz dzeltenumu. Tad, kad olbaltums un dzeltenums ir saputoti, tad es šos abus savienoju un pievienoju 4 ēdamkarotes miltus. Un tagad, lai biskvīts būtu gaisīgs, šo procesu vajag tā viegliņām iecilāt olu baltumos, olu dzeltenumu un miltus. Cepot šo parasto biskvītu, var pielikt klāt, piemēram, rabarberus, kas ir izauguši pavasarī, vai ābolus, vai pielikt arī kādu ogu. Tad tas būs interesantāks un patiesībā tad to var ēst vienu pašu. Uz 4 olām man nodara visparastākā kūku forma, kurā ir aptuveni 22 cm diametrā. Šeit uz pergamenta lieku kūkas formu un uzberu nedaudz miltus, lai pēc tam biskvīts vieglāk nonāktu nost no papīra. Un, kad tas izdarīts, tad formā lieku biskvītu. Un lieku tagad iepriekš sakarsētā krāsnī 170 grādos. 20 minūtes ir pagājušas, visa virtuve smaržo pēc biskvīta, un es pieļauju, ka tas ir gatavs. Un vislabāk noteikti, kad biskvīts ir gatavs, ir paņemt koku kociņu, iedurt biskvītā, un ja nekas nepielīt klāt, tātad tas ir gatavs. Un tagad biskvītu noliek, lai tas atdziest, un kamēr biskvīts dziest, vispirms es uzbriedināšu želatīnu, pārliejot tam augstu ūdeni. Ņēmu želatīnu pulveri, to iebaru bļodiņā un tad pārleju ūdeni pāri aptuveni 3/4. Tagad tas bļodiņā briedīs aptuveni 10 minūtes. Un pa to laiku sākšu gatavot zemeņu krēmu. Es ņēmu zemenes, kuras esmu uz ziemu sagatavojusi un ielikusi saldētavā. Vēl ir neliela krājuma, tāpēc uz vasaras svētkiem izdomāju, ka ņemšu saldētās zemenes, kuras esmu atlaidinājusi. Bet tad, kad sākās jau vasaras zemeņu raža, tad noteikti es ieteiktu šo kūku gatavot ar svaigām zemenēm. Atsaldējot zemenes, šeit rodās tā kā šķidrumiņš, to es noleju bļodiņā un to es pieliešu klāt tad, kad kausēšu želatīnu. Lūk, un tagad zemenes ar stampiņu sastampāju. Var arī sablendēt zemenes, bet tad tās būs tādā viendabīgā masā. Man vairāk patīk, kad es redzu zemeņu gabaliņus kūkā. Zemenes esmu sastampājusi tādā vieglā putriņā. Tagad atliek izkausēt želatīnu ūdens peldē. Es ņemu šādu te kastrolīti ar dubulto apakšiņu. Ļoti ērts un parocīgs kausēšanai. Un uzbriedināto želatīnu lieku kastrolītī. Klāt pielēju to zemeņu sulu, kas palika no atsaldētajām zemenēm. Un pa to laiku, kamēr želatīns kūst, saputošu maskarpones sieru ar saldo krējumu. Es ņemu vienādās devās 300 gramus saldu krējumu un 300 gramus maskarpones sieru. Un klāt pielikšu pūdercukuru 100 gramus.
saldo krejumu putošu, nu tā, lai tas būtu tādās vieglās putās, un tad pievienošu maskarpone sieru un turpināšu putot. Kad saldais krējums saputots vieglās putās, pievienoju 300 gramus maskarpone sieru. Krējums ir saputots. Un izskatās, ka arī želatīns ir izkusis pilnībā. Un tagad šo želatīna zemeņu sulas kokteili pieliešu klāt pie zemenēm, kas ir sastampātas. Pie saldā krējuma pielieju klāt zemenes un iemaisu rūpīgi. Maisu, kamēr baltais krēms ar zemenēm ir kārtīgi samaisīts. Krēms ir gatavs, tagad atliek tikai sagatavot pamatni. Biskvītu griešanai vislabāk izmantot tādu maizes nāzi, kuram ir robiņi. Man ir tāds milzīgs mājās, bet viņš ļoti labi nodara, lai grieztu biskvītus. Un tagad tik atliek kūku salikt kopā. Ņemu šādu kūkas palikni, man ļoti patīk balti palikni, un uz kājiņas, jo tad kūka izskatās lielāka. Ņemu to pašu kūkas formu un apakšējo biskvītu lieku formā. Un uz šīs biskvīta kārtas kārtoju kremu. Kārtīgi, bagātīgi, bet tā, lai atliek vietu otrajai biskvīta kārtai. Tad uzliekam arī otro. Un izliekam pārējo kremu. Lai kūka ātrāk sastingtu, ātrāk mēs viņu varētu ēst, es ieteiktu ielikt to saldētavā. Pusstundiņu kūka ir pavadījusi saldētavā, tā ir sastingusi, un tagad jau to var izgriezt no formas. Ar smalku mazu nazīti, gar maliņu, tā viegliņā. Manuprāt, ir sanākusi ļoti labi. Tagad atliek tikai izdekorēt, un dekorēšu, protams, ar svaigām zemenēm, smaržīgām, lielām. Liekot zemenes uz kūkas, es parasti šos te zaļumiņus neņem nost no zemenēm, jo man patīk, kā tie izskatās. Un tagad iegriežu zemenes 3 vietiņās un kārtoju tās uz kūkas. Un pa vidu var dekorēt vienkārši ar pusītēm zemeņu. Zemeņu kūka ir gatava. Priecīgs jums visiem vasaras svētkus un lai labi garšo un smaržo.